Mēs dzīvojam transformācijas laikmetā, kad mainās ne tikai vide, kurā dzīvojam, bet arī mūsu domāšana, attieksme un paradumi. Arī transporta nozarē notiekošās pārmaiņas maina mūsu ikdienas pārvietošanās paradumus. Kļūstam ātrāki, mobilāki, vēlamies izmantot ērtāku, drošāku un videi draudzīgāku transportu. Šādas pārmaiņas vērienīgāk iespējams īstenot ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Eiropas Savienības atveseļošanas fonds dod iespējas īstenot reformas pārējai uz zaļo un digitālo ekonomiku. Mums, tev, man un visai Eiropai kopā tuvāko gadu laikā ir nozīmīgs mērķis – dzīvot tīrākā un zaļākā vidē. Tāpēc lielākais izaicinājums būs nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti un samazināt transporta līdzekļu radīto piesārņojumu. Ceļā uz zaļāku vidi ir jāpanāk klimatneitralitāte līdz 2050. gadam. Un jāsamazina transporta līdzekļu radītās emisijas par vismaz 55% jau līdz 2030. gadam. Atvesļošanas fonda ietvaros ir uzsākta sabiedriskā transporta zaļināšanas reforma Rīgā un Pierīgā, 5 multimodālos transporta koridoros – Rīga Carnikavas Alkrasti, Rīga Dreiliņi, Rīga Ogra Jēkabpils, Rīga Tukums un Rīga Bolderāja. Reformas mērķis ir mainīt mūsu pārvietošanās paradumus uz videi draudzīgākiem. Tās īstenošanai no atveseļošanas fonda ir piešķirts 295 miljonu eiro liels finansējums. Reformas ieviešana ir saistīta ar uzlabojumiem sabiedriskā transporta sistēmā, lai satiksme būtu drošāka, ērtāka un videi draudzīgāka. Bet kāda ir videi draudzīga pārvietošanās? Īsākas distances mērojam kājām, velosipēdu vai citu mikromobilitātes rīku. Tas būs vērtīgi gan tavai fiziskajai formai un veselībai, gan arī draudzīgi dabai. Lai motivētu ikvienu biežāk izbraukt ar velosipēdu, top moderni un mūsdienīgi veloceliņi. To ar velo varēsi doties no Rīgas līdz Carnikavai, Ulbrokai, Ķekavai, Babītei, Piņķiem un Mārupei. Garākām distancēm izvēlamies sabiedrisko transportu. Reformas ietvaros tas kļūs videi draudzīgāks. Galvaspilsētā kursēs elektrobusi. Tāpat tiks veidotas elektrouzlādes stacijas un transportmīs punkts pie Šķirotavas stacijas, kur vienkops būs dažādu sabiedriskā transporta veidu savienojums. Pārvietošanās ar sabiedrisko transportu būs ērta un ātra, jo tiks veidota ātrgaitas sabiedriskā transporta josla. Pagarināta jau esošā 7. tramvaja līnija un izbūvētas ērtas pasažieru platformas vilcienu stacijās. Rīgā un Pierīgā 8 dzelzceļa stacijas tiks modernizētas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem vairāku pakalpojumu pieejamību vienu vietu. Stacijās 2.0 tiks veidota infrastruktūra, kur pasažieri ērti varēs pārsēsties no privātā transporta sabiedriskajā. Bezmaksas stāvvietā atstāt savu auto vai velosipēdu un turpināt ceļu ar vilcienu, pilsētas vai reģionālo autobusu. Šādas multifunkcionālas stacijas 2.0 būs Bolderājā, Šķirotavā, Zemitānos, Sarkandaugavā, Dauderos, Ziemeļblāzmā, Carnikavā un Salkrastos. Tāpat šobrīd tiek ieviesta vienota sabiedriskā transporta biļešu sistēma, lai viedierīcē var nopirkt biļeti, kas der gan vietējiem, gan reģionālajiem transportam. Šobrīd tāda iespēja ir jau vairākos maršrutos un ap 150 sabiedriskā transporta reisos. Turklāt pasažieru ērtībām tiks salāgot sabiedriskā transporta maršruti, lai var ērti pārsēsties no viena transporta otrā. Viens no būtiskākajiem pasākumiem Eiropas zaļo mērķu sasniegšanai būs dzelzceļa, kā sabiedriskā transporta mugurkaula stiprināšana. Lai pasažieriem no Rīgas un apkaimēm ar vilcienu būtu ērti nokļūt galvaspilsētas centrā, tiks modernizētas esošās līnijas, kā arī veidoti jauni dzelzceļa maršruti, piemēram Rīga Bolderāja, kas būs vēl viens savienojums Pārdaugavai ar pilsētas centru. Maini savus pārvietošanās paradumus jau tagad, sperot soli pretī zaļākai pilsētai. Esi mūsdienīgs, atbalsti ilgtspējīgu mobilitāti.